Back in. Woo! Yes, sir. Nu, ir pienākusi kārtējā ikgadējā, nu jau man liekas 5. tā vai 4. Ceturtā noteikti. Es apskatīšos tūlītās, jā, mūsu Jāņa epizode ar Kugrēnu ciemos. Sveiki! Tad, kad mēs uztaisījām Patreon epizodi ar Kugrēnu kaut kad, kamēr Bāliņš bija kaut kur tur Eirovīzijā prom. Un tad jau cilvēki komentāros rakstīja pēc tam. Nu, galvenais, tā kā tas, ka viņš tagad bija, nenozīmē, ka viņš nedrīkst būt uz Jāņiem. Es esmu klāt, es esmu ieradies uz Jāņa epizodu. Un es ieradies tieši Porziņa kraklā, kas interesanti par godu Porziņu uzvarēju. Bet es biju ļoti priecīgs par Kristapa Porziņu uzvaru. Vai tu biji tik priecīgs, cik Felipe? Nu, ne, jo es nebiju ģērbtojies ar viņiem. Nu, tad tu nebija vispār priecīgs. Jā, bet es biju ļoti priecīgs par viņu. Al Horfordu, kurš 18. sezonā arī izcīna savu pirmo titulu. Bet tikai Jason Tatum pēc tam intervijā teica, Al Horfords, cik viņam laiks palicis, viņš tik vecs ir tāds, viņš tik sūdīgs, ka es neesmu gatavs pēdējo kājā nakt. Mums ir 38 gadi, viņam viss dzīve priekšā, nu tā. Tas, ka mums 72 tāds, tu esi dzīvs, bet tu esi vecs ļoti. Bet kopumā arī daudz saka to, ka Kristupam šis ķipa tur tā, ka viņš play-offos baigi nespēlēja, bet es teikšu tā, ka man liekas, viņš ļoti palīdzēja divās svarīgākajās spēlēs. Tas bija pirmā, otrā spēlē. Ja otro spēli viņi būtu nospēlējuši kā ceturto spēli, tas arī būtu attīstīts. Nē. Un arī turklāt pirmajā spēlē viņš tā kā turējās līdzīgi, un ar viņu panāca tos pirmos plusus. Viņš tā kā set the tone for the whole series. Jā, tur bija reāli, ka viņš uznāca vakšā, viņa aizskrēja priekšā. Kā par 5. spēli arī kā daudz. Pirmkārt, viņš tur tās savus, viņš neprasīja to bumbu postā, tāpēc viņam arī tikai 5 punkti, bet viņš bija aizsardzībā, zem groza. Tas tomēr, un arī šādos brīžos, kad tev tāds fujaks spēlē, tas jau paceļ arī visu pārējo komandu, kad viņš jau kad tur tā trauma nāk. Es nezinu, ka latvieši vienīgie ķipa no ASV štatiem visiem un valstīm bija Boston, Massachusetts štats, kas pa viņiem fano, un Latvija, un viss citādi. Nē, tā kā Lakers arī pārsvarā. Nē, ir Bostons fani, bet Lakers arī, ja Lakers tās lielās, kam ir daudz titulu. Bet kā Celtics vienkārši bija super spēcīga komanda, un tā bija tā kā top favorīta, un, protams, ka visi pārsvarā, ja tā nav tava komanda, tu labāk gribi, lai kādā underdog. Plus viņiem tāda kā botu komanda, ka viņi visi tādi, mēs kā mašīnu kapājam, viņiem nav tāds baigās personības. Tagad Jason Tatum, ka bija, ka viņš kopēja, ka viņi tagad apsmēja, ka viņš kopēja Kevin Garnett to bļāveni, tad viņš kopēja to Kaņa Westbrook. Ko visu teikt, ja mēs nevinētu? Lai, ka mēs gan neuznās, viņš vienkārši tā kā, kas ir kaut inšīgi? Steph Curry, viņš vienkārši kopēja kaut cits teiks, viss tāda, viņam nulli harizmu. Bet kā, Kugrān, tu gudrāks vīrs pastāstīji. Boston vispār nav kāda ASV sporta meka. Ir. Celtics, Bruins, New Patriots. Jā. Bostons Red Sox jau arī ir leģendāra. Viņi visu laiku kaut kāds tituls dabū. Jā, viņiem pilsētas nedabū vispār neko. Jā, viņiem veicās. Viņiem ir leģendārs frančīzes, kas ik pa brīdim ir stipras visos sportos, kad, piemēram, Ņujorkā to ir straglojusi diezgan pēdējos 35 gadus. Tā. Bet Bostonā, turās. Un Bostonā ir vispār, tur ir... Man pazīstnieki, kas ir bijuši arī, piemēram, Žāns Pēners, kas ir bijuši uz vairākām NBA spēlēm. Jā, bet es domāju, to Žānu olām, tad es gribu jāmēr. Un vispār cilvēki, kas ir bijuši gan Bostonā, gan citur, tur arī esot tā kā, gan uz hokeju, gan uz basīti. Tur tā fanošanas kultūra arī ir vistuvāk Eiropai. Tur un Portlandā laikam, kad nav tā vienkārši skatīšanās, bet tur ir tā kā passionate fani. Kāpēc Portlandu vēl nosaukt par Sportlandu? Yes, sir! Yes, sir! Tie, kas domāju, vai būs par ko pasmieties epizodē. Sākam maisa un gals vaļā, ja? Aiziet, puiši, aiziet. Kur šāliņš tev jau? Jā, bet šī ir īpašā Ligo epizode. Paldies visiem, kas iesūtīja pantiņus. Mēs vēlāk arī sāksim lasīt. Pašiem ir savi pantiņi sagatavoti. Jā. Tā kā visas somītes pabiedēt no radio aparātiem būs šodien pamelot. Vai dariet tā, kā es izdarīju, kad man omīte nāca uz manu stand-up izrādi, izņemiet dzirdes aparātām baterijas. Tad viss ir kārtībā. Ja bērni, jūs braucat tagad, jo šī ir epizode, ar kuru cilvēki dodas svinēt. Ja jums ir mašīnā bērni, uzlieciet viņiem austiņas. Jā. Lai paklausās kaut kādu... Bingu. Jā, bingu vai... Bingu? Zaķis bingu. Tev nav bērns vēl. Zaķis bingu. Par bērniem runājot, man jums ir dāvanis. Tev jau bija vilcieni. Jā, vilcieniši, paldies. Edgars Bāliņš, onkls Edgars uzdāvināja Henrijam vilcienu.
tas mazais vilcieniņš Henrijam tik ļoti patīk, ka viņš ir nobraucis vairāk kā jebkurš pasažieru vilciens kilometrs braucot uz Rīņķi. Man no tās skaņas ir sūdīgi mazliet. Es biju Maķedonijā, un es nopirku jums katram pa dāvaniņai. Dāvanim ir šādas ziepītas bērnu, jā. Man liekas ļoti interesants. Tiek rakstīts, touch me. Bērns ir lūdzu, tas tāds, jā. Super. Kāpēc tur arābiski? Tāpēc, ka tā arābu veiklā. Savukārt Kārlim ir mazs korāniņš līdz gamam. Nice. Tu aizes karogu nesaņēmies nopirkt. Nē, to ne. Možda tu vēlēs lidmašīnā tagad lidojam. Jā, sākās negaisa. Tad tā, lūdzu. Tā ir tā kā... Buļot, tiešām ir īsts teksts. Jā. Ir maziņš korāni. Laba izmēra grāmatu. Viņa ar atslēgām, viņa kurā brīdī palasīt korāni. Jā, tikai nededzini nebūs. Tāds stilīgs. Bet tas arī mazliet Celtics noskaņās, jo Jēlens Browns ir muslim. Jā. Bet viņš arī gudrs ir tā kā... Viņš nav tā kā... Viņš ir... Viņš nav kā citi tie tur. Tu jau zini. Nē, bet zini, kas ir? Tas ir smieklīgi, tā, ka viņš parādījās līgā un visi zināja. Jo zināt, ka viņi vienu brīdi NASA negribēja, lai viņš spēlē basketbolu, jo NASA gribēja viņu pie sevis. Un man patīk, ka pat basketbola eksperti, es aizmirsu, kurš no Inside NBA tajā TNT, vai nu Šaks vai Barklīs teica, ka viņam ir bažas par Jēlenu Braunu, vai viņam izdosies NBA karjeru, jo viņš varētu būt pa gudru priekš NBA. Viņi paši bija tā uztraukumi. Tur bija uztraukums par to. Es zinu, kā citi runā. Viņš traumatisks, jā, viņš bija pa gudru priekš šitā. Vai viņš stulbs un pistolēm? Jā, viņš baigi gudrais, tā labi. Izliks no bara, jā. Jā, bet, Jāņi, vai tu esi gatavs Jāņiem, Kugrēni? Es esmu gatavs. Kā lielais Jāņu hosts. Es esmu super gatavs. Bija pagājušā nedēļa, visu kaut ko tur sakārtojam, satīrijām. Esam gatavi. Sazāģēju daudz bluķus. Sazāļoju kaimiņu. Reitlāns. Sazāģēju daudz bluķus, lai Jāņu bērniem ir ko pacirst. Arī, piemēram, sagatavoju augsni. Nu tā, jā. Es esmu gatavs Jāņiem. Man patīk Jāņi, kā jūs zinat. Tāds foršs vasaras pasākums. Kopš es vien Jāņi, bet tevis man arī Jāņi ir iepatikšies. Pirms tam man pārsvarā nepatika. Jo bija pārāk daudz stresa par to, domāt, kur jābrauc, kur Tad tu aizveries kaut kādā dīvainā kompānijā ar kaut kāds tāds, tā kā nav tas vibes. Tagad tu zini, ko gaidīt. Nē, tu šoreiz nezini, tāpēc, kad mums ir bijuši daudz gadus viena un tie paši akšana. Un tad šogad es ar savu māmu, kad mēs tieši bijām laukos, es domāju, ka kaut kāds jaunas features. Ja būs ķēršļu taka. Ja nebūs Rīgas tilts. Nē, Rīgas tilts būs, bet būs daži jauninājumi. Būs tāds, es teiktu, šogad Jāņu būs 2.0. Tā kā jums ir tā bijis vaļā grupa. Būs arī pasaliņā. Kam viegra, kam caurēs zonas. Un es citu arī pirmie Jāņi, ka mans brālēns legāli var buhāt. Legāli, cik atceros, viņš un baigts netraucē. Legāli var buhāt. Viņš vispār daudz ko var legāli darīt, un es gribu, lai viņš nomierinās nedaudz, jo, piemēram, viņš tagad... Ukrainā pieteicās ir. Viņš 2 mēnešus bija Austrijā apmaiņā programmā. Pret kādu Austriju jūs viņai mainījāt? Tā kā Hitlers Mocarts maiņa klasiskā pret Felipe. Bet, kas bija interesanti, bija hokeja čempionāts, ka viņš tur bija. Viņš man tur paprasīja, tu kā var tu jūs totalizatoros pieredzēties, un es tā kā palīdzēju. Un viņš pirmajā spēlē uzlika piecīt un kaut ko tur laimēja, kad Latvija tur iestīs maz cik tur vārds. Un maldīgi pirmais viņš tāds, Rudolf izgāja, jāsāk likt vairāk. Man tāds, nē! Pareizi. 18 gadnieka maksimālisms. Dot labi. Labi, mans brālis man ienīdīs, bet... Sorry, es nezinu, viņš klausās Krišs, ja tu klausies. Tad, sorry, es šo gribu izstāstīt, bet viņš varbūt pats to nezina. Man vecāki kartajā laikā aizbrauca uz Austriju, vienkārši tā kā ceļojumā, viņi satika viņu. Krišam bija bijis dzimšanas diena, viņi uzdāvināja viņam 50 eiro. Viņi burtiski pusstundu pēc tam redzēja, kā viņš ar čomu no veikala viņiem iznāga. Ja tev ir 18 gadu, ko citu 50 eiro izdarīs? Tu 2 mēnešus bez vecākiem. Tu esi ārzemēs. Jā. Mēs esam taisīti labās vēstis, ka mēs sūtām cilvēkiem. Mēs esam Krišam aizsūtīti no BetSafe. Tu sūdīsi pa daudz, jādod 6200 eiro. Mēs tam mēģinām sazināties. Vai arī vienkārši līgo free spins. Futbols. Jā, mums nav bijuši labie vārdi. Varbūt kādam vajag labos vārdus aizsūtīt, ne? Jā, kā mēs varētu. Paga, man liekas, ka Jānim Stilnikam kaut ko vajag vārdienā. Jā, viņš ir bijis vaļā cilvēkiem pazīstams. Jā, gan jau zināms. Galvenais, viņš mums pazīstams. Jā. Varbūt tas cilvēks var, ja vienkārši
zinot to, ka Jāņu dienā visi parasti aizmirst apsveikt Jāņus. Varbūt, lai visi jau šodien sāk rakstīt Jānim Silnikam. Daudz laimes vārdu. Jau tagad, lai viss ir kārtībā. Es uzrakstu vienkārši, lai neaizmirst. Jā, naktī nebūs laika. Es tev gribēju tikai novēlēt. Uzrakstiet kā, kaut kādu pantiņu Jāņu pantiņu un sveiciens vārdienā Jānim Silnikam. Jā. Tie, kas ir iesūtījuši pantiņus uz šo epizodi, sūta tos pantiņus. Jūs varat klausīties epizodi un tad pierakstīt labāko pantiņu. Jānis Silniks. Silniks Instagramā. Jā. Messengerī rakstīt, kā ārstāk. Labākiem Instagramā. Jā, lai viss vienā vietā kopā ir, lai viņš jūt. Labie vārdi. Jā, super, pasies, mēs esam. Nu, redz, beidzot. Es arī esmu bijis labo vārdu upuris, bet nē, tas viss skaisti. Ko mēs to sūtījām? Vienkārši, ka tu esi labākais. Paldies, ka tu dari stand-up. Vienkārši paldies. Jā, tas bija īsumā, bija tūris laikā un tas tāds. Bet tie jau ir labie vārdi. Palīdzēja no rīta piecelties un jā, es braukšu šodien uz Kuldīgu runāt. Kurā brīdī tu saprati, ka kaut kas nav kārtībā? Nu, diezgan ātri. Man uzreiz bija tā kā, ir bijis vaļā. Un es biju pirmais, man liekas, labo vārdu. Jā. Laikam vislēlāk saprata Miks Galvanovskis. Jo viņam likās, casual thing. Man jau tā bieži raksta. I'm just a sinner, man. Ko mēs trešajā dienā, kā es sapratu. Par to, ka viņam Eirovīzija. Eirovīzija veids. Ja viņam būtu vienkārši jāraksta, viņš ir labs muzikants. Runājot par latviešu Johnny Deppu, Miku Galvanovski. Viņš ir latviešu Johnny Deppu. Pasties vizuāli. Es tagad negribu izgāzt. Es tajā epizodē, kad biju, man jau bija tas Mika Galvanovska čomas stāsts, vai nebija? Man liekas, ka nebija. Es tad ātri izstāstīšu, mums ir open mics bārā, kas ir blakus Sineriem. Un ir kaut kāds piedzēries čalis, viņš nevar nostāt kājas, viņš sarunājās ar savu brāli. Alspudeli? Nē, video zvanā. Un tas brālis pirmais saka, kur tu vispār dabūji naudu buhāšanai? Viņš arī brauc mājās, sadāks mammai, pateikšu, ka tu esi sadzēries. Nākamais autobus uz Bauskari pēc stundas. Tas ir viņš tāds, nē, es nebraukšu mājās, es palikšu Rīgā. Kur tu paliksi? Patversmē? Tev nav naudu. Viņš tāds, nē, es palikšu. Viņš tā pastījās uz Sineriem. Man Rīgā ar čomi. Es palikšu pie Mika Galvanovska. Un tad tas brālis tajā video. Bet tas, ka tu buhā Sineros, viņš nav tavs čoms. Vienkārši un tā, jā. Nē, to stāstīju. Jā, laikam, man liekas, tieši tā epizodē. Tagad es tieši Nu, neko izdzēšam ārā šito, sorry. Nekas daudz nebūs redzējuši. Tā bija Patreon epizode, ne visi. Nebija beigās. Es, man liekas, palūdzu, lai neliek to Patreon. Tā nebija Patreon. Jā, tā nebija. Nu, nekas. Var sakot, bet mums ir arī Patreon epizodes, kuras jūs varat nesat Ar Edgars Taškevičs. Jā, ar daudziem citiem. Skatieties, tur ir Kārlis Sila. Jā, joki, labi joki, skaisti stāsti, nekur nedzirdēt līdz šim. Un būs jautri, paskatieties, novērtējiet, atbalstiet mūs. Es biju copēt Somijā. Nu, pastāst, kas tur bija. Viss bija kā vajag. Pastāst, daudz tagad arī Jāņos, arī vienīgā reiz gadā, kad iziet pacopēt, vai nekamēr ir pie lauka. Cik meitenes nocopēja? Nu, īstenībā lielās līdeks ir māmas, tā kā daudz. Bet, ko es varu pateikt, es vairs negribu copēt Latvijā. Tā kā Somijā ir daudz vairāk zīves, visu laiku ir actions. To pašu Fujek saka par taizemi, Lūdzu. Nē, bet bija krūti, bija super krūti. Es biju ar daudz tādiem profesionālākiem makšķerniekiem kā es, līdz ar to arī ļoti daudz ko iemācījos. Un es domāju, ka daudzas tās zīves, ko es dabūju, bija tāpēc, ka man daudz ko pamācīja. Bija olimpiskais čempions Nauris Miesas arī ar mums. Viņš bija olimpiskais čempions arī copēšanā? Īsmē, nē. Sākumā viņš bija pirmais, kas izvilka vislielāko zīvu, bet tad beigās divi čāļi dabūja zīves, kas ir 1,04 un 1,07 un tas, ka tas monstrs... Cik svarā tas ir? Mēs nesvērām. Un cik 0,7 vēl jūs izvilkāt? Bļēj, Vāli! Kas tev tajā krūzē ir? Tu neizdomājies ieguldīt tā kā milzīgu tehniku copēšanā, ka tev visi to dibens atskatīties sensori, ka tev peld zīvus tur tieši iemest. Nē, nu tā otrā lava bija zivīm viņu valodā. Mums bija vispārastākais tas eholots, kas vienkārši rādīja dziļumu. Viens vats vienkārši, un tas viss, kas vajadzīgs. Jā, tieši tā. Tieši tā. Bet bija nice. Somijam varētu būt tāds, bišķi pārsteigums. Bet visiem es gribu pateikt, tips and tricks braucot uz Somiju vienalga uz koncertus, ja kāds to nedara, tad... Pieciet šmīgu Somijā, daudz lētāk. Nē, bet piemaksājot, tā kā prāmi biļetē, piemaksājot 26 eiro klāt cilvēks, tev ir tas zviedru bufete, zviedru galds, kur var iet ēst, dzert tāliņus, vīnu, visu, tā kā par tiem 26 eiro, un tu vari iet visi braukt. Mēs darījām tā, ka mēs aizgājām, kad sākās prāmi brauciens, viņš gāja 3 stundas, tad pastaigājām. No kurienes bija prāmis? No Tallinas. Uz... No 2,5 vai 3 stundas. Uz Helsinkiem? Jā.
Ar visu to, ka tu uzkāp. Nu tad jā, varbūt, jā. Nu jā, un par 26 eiro tev tā bufete, tu tur vari, nu tā kā viesnīcā Zviedru galds iet ēst, iet dzert aliņas, cik gribi. Un ja kāds domā, jā, bet 26 eiro, mēs pastaigājam pa prāmi, paēst uz prāmja, kaut vai tur Burger Kings ir ar mazliet paceltām 15 eiro ir minimālais, bet tur tu vari vēl iebuhāt, kā, nu, tā kā obligāti. Viņš pats 8 eiro. Jā, obligāti ņemat to 26 ekstra eiro par biļeti. Tas ir tāds Rudolf Kugrēna tips and tricks. Savukārt, ja jūs braucat uz Maķedoniju, jūs tur pa 8 eiro varat paēst, padzert, izgulēties, iemācīties Mauku paņemt, dzīvokli uz mēnesi un vispār. Jā, es ļoti iesaku. O, viņam bija tā Dienvidslāvija, tu biji ko tā Dienvidslāvijas? Former Jugoslavija Republika of Makedonija. Tieši tā kā Eirovīzijā teica. Viņam patīk Tito vai nepatīk? Es domāju, ka viņiem pat bišķi varbūt patīk. Jā, viņiem nepatīk albāņi varbūt vairāk nedaudz. Starp citu, tas bija interesanti. Es, kad biju uz Maķedonijā kopā ar futbola klubu Rīga, viņi spēlēja pret klubu Škendija, kas ir albāņu. Nu, ķipa Škendija ir no albāņu rūts, kas dzīvo Maķedonijā futbola klubs, un tad bija ļoti smieklīgi. Tas notika lielajā Skopjas stadionā, kur ir kaut kāds 70,000 skatītāju vietas. Man teica, nu, tev obligāti vajag aiziet pafilmēt un paintervēt skatītājus, kas nāk uz spēli. Ir stunda pirms spēles, neviens nenāk. Es varēju nointervēt 4 cilvēkus, un tas bija visinteresantākais. Es biju 70,000 stadionā, tāpēc Maķedonijā visiem ir pokuļi par to Škendiju. Bija viņu ultras kaut kādas 100, un kādi, varbūt 100 vēl par 70,000 stadions ar 200 skatītājiem. Bija fantastiska atmosfēra. Covid. Jā. Bet nebija Covid, jā. Škendija, bļā. Super, bet pa līgo tēmu. Jā, davai. Ejam uz līgo. Šodien arī svārku gals, varbūt jūs redzat. Mums ir 4 sievas no Lielbritānijas un 10 no Spānijas. Līgo, internacionāli svētki. Jā, tomēr tā. Kas ir jūsu nemīļākā līgo tradīcija? Kaut kas ir... Braukt people pie stūras gan jau. Tā ir beigusies. Tā ir beigusies? Tev 10 gadus nolauz un miers. Man visvairāk sirdi tomēr plosa, tad, kad kāds izdomāja likt pārtam ugunskuram. Ka nepatīk. Jā, bet laikam, to tomēr dara kaut kāds cilvēks. Tas vēl tā, bet braukšana peoplē tas tā, bet cilvēkiem baigi patīk izdomāt nereāli 6 no rīta iet peldēt. Nezināmās ūdens tilpnēs. Zināmā vēl tā, bet tādās nezināmās. Pilnīgi lieki. Tad man liekas, ir tie, kad es arī esmu vienā rītā gājis, bet tā paplunčāties. Nē, paplunčāties, jā. Bet jūs te kaut kad vēl laivu gājāt hujārīt 6 no rīta, bet tas vēl ir ok. Jā, mēs ar Dāvi arī Suļānku esam taisījuši 6 no rīta. Jā, mēs sākām, jo mēs tradīciju vienmēr otrajā dienā Suļānku. Tad mēs naktī kaut kādos 3. Sāk lēnām gaiši palikt. Mēs vienkārši sākām taisīt uz 2 stundas, griezām, visu uzlikām vārīties un aizgājām gulēt. Un, kad cilvēki pamodās, bija... Mēs gulējām. Jā. Bet man, laikam, kaut kādā ziņā tas nav judgments ne pret vienu cilvēku, bet katru reizi, kad kāds jāņos sāk stiprot dzert, man vienmēr ir bišķiņ tāds tā kā... Bet tā ir jāņa. Tā nav vienkārši piepišanās. Bet, protams, arī nevar prasīt no cilvēkiem dzert alu visu vakaru. Ja nav pieejams tik garšīgs alas kā Mežpils alas, es saprotu, nevar izdzert visu laiku. Bet man kopumā kaut kādā ziņā vienmēr tas liekas out of place jāņos. Man kaut kā, Bet nevar alu. Es personīgi nevaru alu vairāk par 3-4 izdzert. Es saprotu. Bet zini, kas ir? Man patīk, ka tā to dara, tā kā, piemēram, mēs pagājuši gadu padarījām, bet vairāk, piemēram, Ķilkas, kurš arī sin ar mums Jānis, viņš ir pateicis, ka viņš nevar vairāk kā 2-3 saliņas, vai 4 vienā. Viņam sāk prasīties kaut kas cits. Kad man liekas, ka tad, ja tev ir tie stiprie, tad, man liekas, Jāņos to nevajag. Jo tu zini, ka tur kaut kādā bērnu nevajag darīt tā, ka tu uz galda liec to pudeli. Ķilktam bija tā, ka viņi stāvēja pagrabā, viņš ik pa brīdim aizjām uz pagrabu. Aiziet uz pagrabu, pagrabā. Man liekas, ka tā nevajag tās pudeles likt, tad tas izstāsta, pēc tā, tur pazūd tā Jāņa šarms. Jā. Tikai mēs vienkārši paņem 2 saliņas no crackpipe to zāli, pisam, ko mēs laik vīpējam. Tas ir normāli. Tas ir ne jau stipri. Mīga. Nē, es saku, nevienu neģiģoju, tā kā kopumā jau dara katrs kā grib. Man vienkārši tas automāts katru reizi kā ieraugu. Un vai es arī jau pats arī kaut kāds stipro dzērs. Tas vienmēr liekas kaut kā tā kā out of place, tā kā ne līdz galam. Jā. Perfekti jāņa ir, tu dzeri tā kā alutiņu līdz rītam, kad tev puts pa muti nāk ārā. Tas ir labs, ka tev putas nāk mūsu. Es gribēju pateikt... Ceriet tik tālu, lai viņš puts pa muti nāk ārā. Es vakar... es to varu teikt publiski, jo viņi ir ieliks arī storijā. Man vakar bija smieklīgi ar kuldīgu un buhāšanu.
Es, karoči, uzstāju, mums bija jāstājas tad viens firmas pasākumā, un tur vajadzēja visādus joks par kreditēšanu, automašīnām, blablabla, un tad es runāju arī par takšiem, man nav tiesības, man nav automašīna. Un es stāstīju tādu savu senu joku no Kuldīgas pieredzes, kad es Kuldīgā izsaucu taksi, un tam taksim bija viens, visa šmīga iekšā. Un skatītājos bija Nancija Garkalna, un viņi rīktīgi sāk smieties. Un pēc tam viņi izstāstīja, ka viņi tik ļoti smējās, jo tas ir viņas sens. Viņi tā, jā, tas mans tēcis, viņš ir tur elektriķis, taksists un tirgo šmīgu. Viņiem senči nebija tie, kas tajā televīzijā, ka viņi ielikt tajā amatā. Viņa nebija mamma vai kaut kas tur tajā. Ne, mamma varbūt, tētis tirgo šmīgu Kuldīgā. Viņš ir kombo. Jā, es nezinu. 2 mākslinieki. Jā, bet Kuldīgā jau daudz vairāk takšiem. Tas ir, tā kā, tu esi. Viņš esot zināmākais, jo viņam ir tas, ka viņam ir gan lētā šmiga, gan dārgais gals. Mēs gan esam no viņas, kad tu Kuldīgas policija neklausa. Bļauj! Labi, ja jūs klausītos policiju, jūs šeit nesēdā. Bet tu sēji, kad pietīt, tev beidzās šmīgi, un tu vienkārši uzvani tam taksistam, viņš atved bagažnieku, piemēram, 2 šnappudeles. Tas pat ērtāk nekā veikals. Tas daudz ērtāk. Kā labāk tā nekā, ja es 12 gados pie stūves pālīsēju, un mauc uz veikalu. Labāk to pieved. Vai ne? Jo, tas kā Lieviņš 12 gadus laika pālī brauc. Tas nebija izturams. Uzliek to spilveni. Pēc tas ir par Jāņu tradīcijām, stūbām Jāņu tradīcijām. Kuldīgi ir vispār kaut kādā tajā plikais skrējiens. Kas tur stūps ir? Viss. Es nezinu, laikam viss ir. Tu jau nespētu noskriet to gabalu. Jā. Viņi tiešām plikām zicelēm, visi ņem uz skrienē. Es neesmu tur. Ne tikai zicelēm. Ne tikai zicelēm. Visbiežāk, viena nav zicela, ko 12 kungu, viena kaut sievietā. Es nezinu, cik tur ir tie skrējēji, jā. Ko 10? Nē, ir. Man liekas, ka 100. Es domāju, 10 sliktā gadā, kā 25 labāk gadā. Es zinu, ka ir rēcīgi, kad ir kaut kāds fujies, kurš jau ir piepēsties, viņam ir bad trips, viņš skrien pliks vienkārši. Un tad viņam paskrien garām vēl, viņš tāds, ok. Jā, pliko skrējiens, tā iespēja. Vienmēr tu paklūp un izšķīs uz tā tiltu, un viņš visi pliki zīcāt, novelc visu no jēla gabalu. Domāju, tas ir vienkārši Kuldīgas tilti, vienkārši saries kaut kādas sēnes Jāņu vakarā. Pēkšņi paskrien 20 pliki cilvēku garām. Mums tā cita bija. Tas sākās, ka viens fujiks vienkārši nenormāli piedzērās Jāņos. Pagaidu, un pliks pārskrēja pāri, un tad kaut kā cilvēki viņam redzēja, prasīja, ko dara. Viņš tā jauna tradīcija. Un tad viņš vienkārši tā jau arī gan jau sākās. Ļoti investējās, lai nākamajā gadā pēc iespējas vairāk skriet, un tad viņi nesmietos, ka viņš bija pāri un skrēja pliks. Es tam citu par to, kā varbūt cilvēkam kaut ko redzēt zem sēnēm. Šo sezonu Rīgas Zeļos spēlēja. Tātad Rīgas Zeļos spēlēja Kamaka Hepa, kurš ir aļaskas, inuītu, havajiešu un filipīniešu miks. Visas diversijas jūs atķeksējāt. Viņš ir tāds Asian, mazliet tumšs, un viņš ir 208, viņam bija augums. Un viņš paprasīja kā savu transporta līdzekli no kluba. Viņš paprasīja elektroskūteri. Viņš dzīvoja laikam Ziepniekalnā un treniņi notika Turībā. Un es domāju, ka, ja tu esi mazliet kaut kāds sadzēries vai tripā, un tev pēkšņi tāds milzīgs kaut kāds havajiešu tur un aļaskiešu inuīts brauc garām uz elektroskūteri, tu, man liekas, ar pārdomāt, kas tikko notiek. Viņam vajadzēja kumeļi pajautāt. Jā. Kamaka. Tad ir vatnes. Paņems dāvanu no Ledus, ka mēs ķersimies tiem pantiņiem. Mešpilvien. No Ledus, ka drīz mēs ķersimies pa pantiņiem. Es ieliku. Kas ir? Es tad uzdošu, atnāks Dāvis. Uzdod. Dāvi, tu dzirdi mūs, jā? Dāvis prasīja tādu negatīvu par nemīļākajām. Varbūt jums ir arī kāda tāda mīļākā Jāņu tradīcija. Buhāt. Jā, ok, stulbs jautājums, tā buhāšana. Māks labāk, ka tu pamosies nākamajā dienā. Tad nav tik liels spiediens, ka šķilo puspohains un kaut kāda. Jā, man patīk, ja nākamā diena ir brīva, ne tā kā šogad nevienmēr brīva. Bet... Nē, tas, kad ir arī 25. brīvs, tas ir tie visizcilākie Jāņi. Pēc brīvdienas visizcilākie sanāk, kā ir sanācis, kad 23. ir piekdienā. Jā, vai 23. vispār, ja 23. ir ceturtdienā, tad piekdiena ir brīva un tad vēl sestdiena, svētdiena ir brīva. Jā. Tas gan man kā hostam riebjās, jo tad nozīmē, ka... Neviens nebrauc prom no tiem laukiem. Tagad vienā brīdī tu gribi, lai viņi dodas projām, bet ne, man vēl 2 bet tev tik smuki, es palikšu nedēļas. Lūdzu, nepalic. Kamēr mēs sākam pie pāntiem, tam līdzīgi izstāstīšu, cik man jautri šodien izgāja.
Man jābrauc uz Londonas to Red Bulls Soboks reizi, kur visi izbrauc. Tu uz to brauc? Jā. Rīgā, Latvijā ar šogad būs. Būs jā, un tad man jābrauc. Jā, pa filmām, pēc tam, lai nāciet, kur Rīgā tikpat forši būs. Nevis Rīgā, bet Talsos, jā. Talsos, jā. Un es palūdzu Red Bull, lai viņi man nopērk biļeti dienu ātrāk, lai es varu šodien Londonā skatīties, ka jūs spēlē Angliju pret Dāniju un izbaudīt to, kā Anglija uzvar Dāniju. Kā Anglija uzvar Dāniju un kā visi futbola fani tur it's coming home. It's homecoming. It's homecoming. Un tieši viss aplānots, ka izkāps no lidmašīnas pa pusstundu tiks līdz pabam, skatīsies, un tieši tikko Air Baltica atsot, jūs reiz kavēsies par stundu, un tā kā es neredzēšu spēli. Bet tad, man liekas, ja viņi kavē pa stundu, viņi kaut kādu pusstundu var pieraut klāt. Es domāju, to otro puslaiku varēs redzēt. Gan jau. Jā, jo viņi bieži vien, jo tās lidmašīnas var lidot ātrāk nekā viņas lido parastos. Vot es tieši to arī gribu, jā, lai viņas lido pēc iespējas ātrāk. Un ceri, kad operators, pilots ir anglis. Man vairākas reizes ir bijis tas, ka kad kavējās pa stundu, bet ielidot tikai pusstundu vēlāk, piemēram, vai ielidot 15 minūtes vēlāk. Jo viņiem nenormāli svarīgi ir tas, ka viņi tiek, jo tad viņiem aprēķina to reitingu, cik viņi reti kavē, un tāpēc viņiem vajag pieraut klāt. Un tīpaši ar Baltikam, kas ir lepojies ilgi ar to, ka viņi ir viss retāk kavējošā. Mašīna pilots būs anglis. Godā lidojuma vidū tas bļāģ, kas tas nākuj? Un tur ielaiž golvi. Viss pizģēci. Vai kā Cristiano Ronaldo saka, pizdūrē. Tā, varbūt dāvara vērt vaļā, kur mums ir tie iesūtītie mūsu mīļo draugu pantiņi. Facebook grupā bija pirmie, tur iziesim tam cauri. Iziesim tiem cauri, paldies visiem, kas iesūtīja. Tātad mēs arī labākajiem, redzēsim, cik iedosim arī kaut kādu balviņu, cerams, ja Dāvis ļaus. Kas būs balviņa? Mums ir kur balviņa, ir viena tasa. Mums ir jauns mērķis. Kas vēl nav gan veikalā parādījies, bet drīzumā būs, pēc Jāņa, es domāju, uzreiz būs. Tur ir... es zinu, jā, tas ir labais. Tas. Jā, mums būs viens tāds... Ar vienu foršu izteicienu, ko Kārlis izdomāja reiz. Jā, kas mums, jā. Tā kā cilvēks varēs dabūt vai keponu vai teikraklu no šī dropa. Domāju, labākam mēs iedosim to. Ja būs vēl kādi daudz... Labi, tad skatīsimies. Varbūt vēl kāds var uzzināt. Kāds bezalkoholiskais meža pilsāliņš. Jānis Dukurs raksta. Liepiņš lūdzas bāliņu, doties meklēt ziediņu. Bāliņu mīļais zinu es, krūmos neaug papardes. Dāvis apdalīts un viens rāda visiem diņķis ciets. Varbūt ejam trietā, būs kā swinger vakarā. Līgo. Paldies, skaidrs. Jā, es vienkārši sagrazies dzerālu. Es dzeru mežpilīti viens pats. Es to viegri saidu, skraidīju apkārt. Tā, un tev ir... Tur tie iesūtītie. Līdz tev tur kārtīgi ir, jā? Tur ir daži, jā. Es arī varēšu kādu nolasīt. Jā, attais vaļā Facebook. Man telefons lēnēsies, tu man iedos. Es gribu vienu tādu smuki nodeklamēt. Atrod tādu labu, ko man patiktu. Tad nevienu labu nav, vai? Ok. Tad mums ir uzvarētājs. Tā. Te viens ir tāds Jāņos, kad meijas mājās parādās Ventspils puikām diņķi no priekiem saceļas. Jo Jāņu sieru, ko krāja savās bekās, pēc brīža māšeles un radi jau ļekās. Šis tiešām tāds labs. Tev šito nolasīt, viņam daudzas aplotas augšējas. Jā. Vairis. Tā bija atsauce uz Dāvi epizodi, kad viņš tās tikai minās vēl spēj. Saulgriežu rītā, kad visi vēl guļ, kaimiņu pagalmā, kas savādi dun. Stūrī, kur Džerim ir pieslēta būdas, tā fujiks ar dandāli, resnu kā nūja. Sit kula kā viņš un kaujās ar ēnu. Viss riteņa rāmis tam noklāts ar sēklu. Šis svešinieks zināms ir visiem mums. Viņa majonēzes recepte ir noslēpums. Ļoti labi. Vairs, ļoti labi. Ļoti labi. Šis ir favorīts. Šobrīd. Citu, pirms nākamā panta pagājušajā gadā Jāņos bija smieklīgi, ka mums atnāca kaimiņi, tā kā Jāņu bērni, un vienam kaimiņam ļoti iepatikās, kad pagrabāja tie stiprie dzērieni. Un tad kaut kādos 4 draudzes teica, labi, mēs visi ejam atpakaļ uz mūsu māju. Viņš teica, ejiet. Viņš pats aizgāja ļoti jau tad, kad Soļanka bija gatava. Māte Petersons raksta.
Jāņa tēvs lielās burās, krūmos ar gereču durās. Beigās viesiem žoklis atkarās, kas ir šķūnī pakarās. Nu. Tā, Liepiņš, Kugrāns, Bāliņš, Dāvis strīdās, kurš bija cūku kāvis. Cūka dzīvāka par dzīvo, izlekusi čaļiem sīvo. Tiek vainoti gan visi brāļi, kas uz šmigu diezgan kāri. Gan Taņa bāsta vienā maisā, ar sperma skuli, kas šauj gaisā. Ir vainīgotiem atrast grūti, jo pisušies pa nakti kūcī. Bet ko tu daudz tur pārdzīvos, ja drīz viens otram mutē dos? Tas šķirsies tā kā labi draugi, kam šmeks uz lūpām spīdēs jauki. Ļoti patīk jūs klausītāji, tā tēma. Ja parasti tādās Jāņa dziesmās ir meiča smuka blakām, aliņš rīklē līst, tad te ir dandālis, šmeks, kulakā raut un kūda. Bet mums tagad kāds pakārēs zejolī. Jā. Bet kāds Jāņos pakarās? Jā. Šajā Jāņa podrēdē trijotne ir pipelē, ar dzējas rindām uzkarse un zicelītes suķelē. Nu jā. Bize rīko līgo festu Imantiņas papardēs. Vieta diezgan nostalģiska, traucē tikai siļķu smārts. Dāvis cep sev šoja šliku, majonēzi kleksēdams. Garša tāda pazīstama, bet kas pēc tam šmucivāks. Bāliņš domā līgo rīmes, depozīdu lasīdams. Tad, kad sanāk vienam alum ciema bomži tūdaļ klāt. Kārli, kur tu pulti liki mūsu somas krāmēdams, es tik paņēmu sev zeķi, papardz ziedu meklēdams. Vai cik jau? Nu, skaisti. Es dažus arī vakar sarakstījis nolasīšu. Jā, bet šita nebija īsti ziceles. Un, Nē, tu nebija Tas bija pārāk pieklājīgi. Klausies, tā majonēze, es pieļauju vienkārši, ka tu kādā epizodē esi agresīvi stāstījis par to, kā tā ir majonēze. Jā. Bet es gan ļoti sen esmu taisījis majonēzi vairāk. Nu, var uz Jāņiem. Tev tur ir blenders, tas tā kā ar mietu. Tad tas lielās 40 litru mucas, ko daudz izmantot. Vienu mazo batču uztaisīt. Tas ir Dunā, Kuldīgā un Dāvim vienīgās alumīnija mucas, kas iztur. Tā. Nu, savējais? Jā, es palasīju pāris savējos arī. Aiziet. Upe nesa ozoliņu ar visām lapiņām. Janka pisa prostitūta ar visām slimībām. Tāds. Skaisti. Visu gadu šmeku krāju. Burkā. Ļoti labs, spēcīgs sākums. Tā normāli pasakot teikumu, kā, visu gadu šmeku krāju. Jā, nezinu, kāpēc jūs klausītājiem patīk šīs tēmas. Visu gadu šmeku krāju, burkā plaukta vidiņā. Līgo svētkos likšu tos suļankā un uz ribiņām. Es tāds sarūdis šmēks. Man patīk, ka šis ir fuj. Mēs atradām dāvāju robežu, tā kā šmēks, pišamies viens ar otru, visu labi uz ribiņām šmēk. Fuj. Tas itāls, jau uz ēdienu šmēku, viens otram tas jau normāli, bet ne jau uz manām desām, ko es kulpināju. Ļoti labs Roberto expressions kā. Juris ēda surstraumingu pašā svētku vakarā. Smakot tā pa visu mežu, atgādina Taņas tanti. Starp citu, pirms mēs lasām tālāk, es redzēju bildes, kur ir jaunās caur ērkšķiem uz sezonas dalībnieces, un es tur neredzēju. Tā nebija. Viņa nav paņemta, jā. Nav nepaņēma, jā. Sūdzējās? Jā, viņa sūdzās tik. Bet ja iedomājies, ka iespējams bija tā, ka caur ērkšķiem vienkārši jūs zināt, kas tur ir bijis, un kad tas Jānis Bukums skatās Taņas pieteikumu, viņš tāds, šis jau ir pa daudz. Jā. Mēs tomēr esam televīzijā. Jā, man interesē, kāpēc nepaņēma. Jā, tur viņai ir problēmas. Viņai ir savus sekotāji, kas būtu dabūjuši savu skatījumus. Es zinu, viņa Kuldīgā kaut ko filmēja. Tad kaut kas man māsai jautā, ja negribu atnākt, mums vajag cilvēks, kas skatās. Jā, nevis piedalīties, bet viņam skatītājs vajag. Jūs profesionāli dejotāji, negribu atnākt piedalīties. Nav kaut kas, ko atmest. Salatiņas, ik laikam uzpīpē, moši to tēls atmest. Lasa dāvi, tur kaut kas ir. Tas ir tāds interesants. 2 sieri, 10 ali, 5 gadi nosacīja. Jāņu rīt pārklāja bailes, jo sagaidīts uz Ingas gailes. Uz Ingas, tā kā viņa pisi. Išlāpins. Wow. Labi. Wow. To es negaidīju. Arī es negaidīju.
Pagaidām labākais iesākums ir visu gadu šmeku krāja. Labākais nobeigums ir uz Ingas gājās. Varbūt tas saliek kopā divrindīti. Tā ir tā, ja vasaras nomet mūziķiem, ka jūs kopā tagad brainstormojat. Tā mēs šitā uztaisam vienu labu dzejoli. Mums ir sākums un beigas, tikai vidu vajag. Vidu vajag vēl, jā. Tā. Kas ir kopīgs Galdautam, Grābeklim un Āmuram? Visi šobrīd dibenā Jānim svētku vakarā. Okay. Tāda mums te ir. No krūmiem spīd viena blonda spalva, vēlāk pazīd bāliņa galva. Čau, esi sveicināts, Liepiņ, lūdzu, tuvāk nāc. Jāņu svinēsimies 2-1, lūdzu, tuvāk tu man lien. Liepiņ nemeklē to papardziedu, iedod lūdzu diņķi cietu. Interesanti. Aiz veikala dūmi kopa. Kas tos dūmus kūpināja? 5 bomži 6. cepa līgo svētku vakarā. Okay. Tas ir labi, ka bombas jau uzreiz ir kaut kādā marinādē. Viņš jau ir samarinējis. Jā, tur nav baigi freši. Tur viņš ir derīguma termiņš. Jā, tas kā cepat kārtīgi. Bet, ja mēs to smaku tā, ka viņš iekāp to blakus autobusās, nu, fuj, bet vēl dedzina viņu. Vēl tā kā. Neizklausās gašīgi. Tā. Nu, Dāvi, tev tur vēl ir kāds? Vai mēs paziņojam, ka vairs, vai kas ir uzvarētājs? Man liekas, to vinējuši, kad Bāliņu dabūja mūsu merch. Nu, es par Ingu Gālu. Jā, Pingāla arī labs, jā, es domāju. Te ir kaut kas tā. Līgo un Jāņus svinēs visi, izņemot Juri Kolako. Punkts. Jā. Lai visiem prieks un pārmetat krustu, lai Jāņu nakstiņā visu pistu brāļus un māsas tā, lai tie justu, karš nav beidzies un tie, kas kara laukā mirst, nu gan nav veicies, ēdam sieru un taisam nemieru. Šis neuzvar rīktīgi. Noteikti neuzvar. Laikam vairs un tas par to Pēc šis ir viss, jā? Nu, mums maz īstenībā, nē, ir jau daudz iesturī, bet tur tās tēmas atkārtojās. Tur diņķis, tur Diņķis. Jā. Jāņos puišas saules griež ar vīlētu rīģelīti naktī. Meitas ziedu gaida, puiši Rīgai dzirksteli. Ko? Jā, Nē, re, kur ir viens. Nāk rīts pēc līgo varan grūts, ir brangi vakar ņemtas krūts. Bāliņš bāls kā skolas krīts, ir miglā tīstam Jāņu rīts. Dibens sāp un nabakasās, muti izskalot ar prasās. Vēl rokās sažņaukts maizes rieciens, uz lūpām pods zalupnīs biespiens. Starp citu, man ir teorija, ka Jūras Kulakovs ir atgriezies šīs pasaules. Jā. Jo tāpēc, kad to viņi pateikšu, ņemot vērā, cik tās ģimenes ir sasaistītas ar grupu Pērkons, Reinim Sējānam tikko piedzima meita Elza, un es domāju, ka varbūt Elzā būs kaut kas no Jūra Kulakova ģenialitātes. Es ceru. Jā. Tu nosīci šo kukurēnu, šis augšējais. Augšējo, jā. Labi. Par Mācis Pētersons arī, viņš ir diezgan pacenties, viņam ir vairāk. Šmaks vinēja pagājuši. Vecais dzintars vēsā mierā ar rifeli iepisa mājas sienā. Kamēr citiem glāzē hektors, šim vēl pārbrauca traktors. Nu, Jāņu podraidē. Šitie jau viss bija. Es teicu Jāņu rītā, jāsaņemas iet pēc sīvā. Bet pirms tam tas dandāls līgā, jo pēc sīvā nebūs stīvā. Ok, šis tāds pat diezgan paties ir, jā. Bet re, kur... Tā, es iet nolasīšu. Pagaidi, šis ir ļoti bezsakarīgs. Jurģis viņš ir sakarīgs līdz beigām. Dāvītis uz Ričuka līgo, Kārlēns uz stāvdrāža līgo, Edžus uz skatuves līgo, Šlesera dandāls nelīgojas. Tas ļoti random nobeigums. Par politiku to teicu. Jā. Sako līdzi. Tā. Gonorēja, kur es tevi sadabūju? Laikam Dacei mutes devu, kas bija šmeku pēdus. Kas liekas, biznesa vaļā Jāņa epizode varētu kļūt par spēcīgāku latviešu līgo tradīciju par skrodardienām? Es domāju, ka mierīgi. Es domāju, mums to jāiet. Nekas neliecina par pretēju. Pirms sieva vakar bija uz skrodardienām ar draudzēm, un es neesmu tagad bijis sen, bet tas ir kaut kāds fenomens. Viņa teica, ka visu laiku zāle non-stopā smējās. Un tur bija veci, jauni, visā cilvēki. Visu laiku bija, viņa teica, nebija ilgākā 20 sekundžu klusums zālē. Visu laiku visi rēci izsmējās. Tāpēc kā cilvēks skatās Office 10 reizes. Jā, bet ko viņa smieklīgi teica, un es pilnīgi varu iedomāties, tajā izrādē spēlē ir Igors Šelagovskis. Un man teica, ka
Viņš vienkārši spēlēja kaut kādu savu izrādi. Tā kā viņš tur vienkārši nebija, viņš bija ļoti mūsdienīgs. Viņš vienā brīdī vienkārši uz skatuves esot rādījis šitā. Nu, tā kā viņam liekas, es nezinu, tas tā kā Igors Šelgovs, tur esot visi bijuši tādā kopīgas ansamblis, un tad ir bijis Igors, kurš vienkārši kaut ko par savam ir darījis. Bet tos var pilnīgi iztēloties. Yeah. Ir vēl pantiņi? Man liekas, ka tādu smieklīgu baigi nav vairs. Tiešām tas nav beigts. Kāds tavējais? Jāņa rītā lielais prieks, DJ Rūde pakāries. Nu, fuj, nē. Tas ir vairāk. Viņš kādam ļoti ir iebjās DJs Rūts. Briesmīgi. Kāds viņam sakas Jāņa? Pagājušajā gadā Jāņa rītā mums likās, ka Krievija tūlīt beigsies. Jo, jā, bet par Gožiņu saku, huiečījās Jāņos. Jā, mēs visi pamostam, mēs vienkārši ar telefonu visiem izslēgušies kaut viens cilvēks, tā kā Twitterī jaunu update, viņi tur 100 km no Maskavas. Es zinu, ka izcerējām. Tas bija tikai Game of Thrones, ka viņi nemācēja nobeigt sezonu, kaut kas inšīgs un viss beidzās. Jā, un bija vienkārši tāds sakāpinājums, ka visā tā dienā likās tās, un tad mēs sagaidām vēl vakar, jo bija tā nākamā. Jā, bija. Un tas ceturtajā vakarā ziņās vienkārši tāds, nē, viņi visi tā kā salaba tāds, bļaļ, ko tas bija tik tā kā visu dienu uz tādām adatām un tad tāds antiklimektika. Pagājuši kaut kas teica manos Jāņos, ka Krievijas karš ir izmainījis nedaudz Jāņus, ka tu ņem ne tikai aliņus uz Jāņiem, bet arī joda tablets, ja nu ir kodola uzbrukums. Ja nu tev ir pagrabā jāizvaidās no radiācijas. Jā, varbūt. Nē, bet Madonā jau būs safe tur. Tagad tu pateici, kur Madonu met. Jā. Metīs jau uz gulbu. Likās pišu kaimiņiem, ugunskura maliņā. Citi teica, ka es pālīju skaļi ar avkulakā. Tā gadās. Tā, man liekas, tev kaut kas bija. Smēgumu Jāņa tēvs, tev ir diņas nemazgāts. Viss? Viss, laikam. Virga ierauj sīvo, pirtiņā tik līgo, sudraba kāja lec pa loga, līvi tur jau pisogu. Sudraba kāja sūkā diņķi, pārējie lež Evelīnu uz riņķi. Kājai mutē līkais, pārkarei būs sīkais, līviem būs jauns, bunzīgs, liepājiet. Es teicu, tev vēl vienreiz. Jaun un smuki. Un to neesam sarakstījuši, mums to iesūtījām. Uzliec savu mūziku fonā. Ai, Liepājā. Virga ierauj sīvo, pirtiņā tik līgo, sudraba kāja lec pa logu, līvi tur jau pisogu. Sudraba kāja sūkā diņķi, pārējie lež Evelīnu uz riņķi. Kamēr kājai mutē līkais, pārkarēju, būs sīkais. Līviem būs jauns bunzinieks, Liepājai tas būs labinieks. Šīs man patīk. Tur ļoti tā visaptvaroši. Man patīk, ka tā kā ir sasaistīta līvi kopā ar šīm influencēm. Tā negaidīt. Visām paudzēm, jaunajām, vecajām. Jā. Kā sauc iesūtītāju? Vai viņš grib anonīmu? Kārlis Sils. Kaspars Stromanis. Lūk, tā pie viņa ar visām sūdzībām. Jā, jo es pat neizlasīju līdz beigām. Es tikai sāku. Ja mēs esam mēdīķi, un tam būtu dusmīgs, ja jūs ziņojāt, ka tu biji bombardētājs, bet mēs jau nebombardējām. Mēs ziņojam, kas notiek. Don't kill the messenger. Jā. Šis bija labs tāds buzzerbeaters. Buzzerbeaters iemet no centra. Tā kā pitchers. Bet tas, ka viņš divus vienā sērijā, man sanāk, viņš reāli. Bet jūs skatījāties ar latviešu komentētājiem to spēli? Nē. Tad latviešu komentētāji tajā brīdī 4 sekundes palikuši, ir jāmet sodiņš, un viņi tā. Gan jau Bostonā tuhiņu uzlaidīs uz 4 sekundēm laukumā Pričārdu iedos viņam bumbu, viņš no centra iemetīs. Un tad tas notika. Viņi tieši to pateica. Un viņi tā, jā, redziet, Pričārds jau nāk laukumā. Kas komentēja? Es neatceros. Tur man nepazīst, man nebija jānāc kaut kāda. Es man vienmēr bestījos NBA, ka viņi nemet pēdējās sekundēs no metiena. Viņi ģipā speciāli vēl vienu, viņi piesip pie zemes, es nokavēju, un tad, lai nestabojos savu field goal. Jā, bet playoffos pofīgi. Par playoffos, bet es vienkārši skatos playoffs, kas fujaks speciāli, es nepaspēju izmest tās. Bet jums ir playoff nākoja pat tagad. Par komentētājiem šogad ir ļoti daudz labi izteicieni Eiropas čempionātā futbolā, latviešu komentētājiem. Man ļoti patīk, ka spēlēja Čehija pret Portugāli. Tajā spēlē nereāli gāza lietus. Visi bija jau slāpi no komentētājs. Jā, jūs redzat, cik Čehi ļoti grib uzvarēt.
paskatieties, cik viņi ir sasvīduši. Un pirmkārt, viņi vienkārši ir salījuši, bet cik viņi ir sasvīduši. Kilgats bija ļoti sašuts par to, ka viņš uzzināja to, ka tas viens futbola komentētājs ir Vatņiks. Viņš ir Vatņiks, jā. Jā, ka viņš bija tā kā, Gaigalēts viņam teica, jā, viņš Vatņiks. Ko? Viņš atrada viņu Facebook lapu un skatījās postus, ko viņi ir likuši. Un viņš vienkārši varēja redzēt, ka Kilgats vienkārši tā uzvilkos. Bet Visiem pēc kārtas, jūs zinājāt šito. Bet tur tas izlīdzinās, jo viens ir tik ļoti nevatņiks, jo tur viens komentētājs ir Oskars, kādreiz bija arī Valmieras teātra aktieris Oskars Morozovs. Un tad, kad sākās karš Krievijā, viņš negribēja, lai viņu asociētu tādu krievisku uzvārdu. Viņš aizgāja kaut kādā savā dzimtas citā uzvārdā, tagad viņš ir Oskars Hofmans. Viņš ir vācietis reiz. Jā, viņš vairs nav vatņiks. Vai cik jauki. Nu, kaut ko vēl par Līgo? Pa Līgo, jā, apakaļ pie Līgo. Mēs tomēr esam svētku noskaņās. Mums nevajag mazu pauzīt paņemt. Nu, labi, pāris minūtītes uztaisīt. Jā. Mēs tam citu beigās pirksim supus. Supus? Jā, dāvana. Jo tāpēc, ka to bērnu laukumiņu mēs tur paši atkuņīsim supus. Sukas jums būs? O, supi būs nice. Jā. Es tev, jā. Jā. Līgo, Jānis brauc ar... Labi. Starp citu, izrādās daži mani makšķerēšanas biedri no Somijas ir, kā viņi paši to sauc, bizes vaļā entuziasti. Opa. Un tāpēc es gribētu pasveicināt Mārtiņu Lausku. Mārtiņam Lauskim sveiciens, Sveiciens Kārlim Mārtiņam. Spruktam sveiciens. Pārējie, cik es saprotu, īpaši neklausās bizes vaļā. Bet tāpēc Kārli un Mārtiņu, Dok, tu esi labākais. Kārli, tu esi mans dzīves kraken. Tas arī viss. Viņi sapratīs. Ko nozīmē kraken? Nu, Viņi sapratīs. viņi sapratīs. O, tas ir īpašais šautauts. Crack. Viņš tos cracks. Šo dod enerģiju. Kraks. Vai tavs brālis būs Jāņos? Jā, jūs ne, viņš būs Latvijā kaut kādā. Viņš ir vēlāk? Viņš ir jūlijā. Es tieši kaut kā iedomājos to, ka viņš brauc uz tām spēlēm, kad viņš tieši iekritīs arī Jāņos. Nē, bet ar citu, Tad tev būtu, ka vienkārši šo... viņš vakar ļoti fanoja, lai Skotija dabūtu vismaz 1 punktu. Lai viņiem, Protams, Skotija visus punktus. lai viņiem pēdējā spēle kaut ko nozīmē, jo mans brālis ir nopircis uz svētdienu, laikam, Skotiem ir. Viņi varētu Ungāriju vinnēt. Jā, un viņš ir nopircis sev un ģimenei, bērniem, blakus pilsētā, cik es saprotu, tādā 10,000 stadionā biļeti. Pa vidu ir ekrāns uz visām 4 spēlēm, un skatīsies. Tā ir normāla krūta feature, kas tagad bija gan hoķī, es redzēju, Basītī arī. Bet hoķī bija vēl tik normāla krūta uztaisīts, tas, ka uz ledus ir tās projekcijas, kur tieši tie spēlētāji tajā laikā ir. Un kur katrs kā slido. Tu vari arēnā skatīties uz hoķu projekcijas un augšā ekrānā pašu spēli, kas ir izbraucis. Bet manam brāļa dēlam būs ļoti foršs brauciens uz Latviju. Nu, arī manam brālim, bet mans brāļa dēls, pateicoties manam brālim, ir ļoti sācis fanot par Latvijas basketbolu izlasi. Un 3. jūlijā es viņiem visiem esmu nopircis, mēs iesim uz Latviju pret Filipīnām. Tā Nebūs Jordans Clarksons. Nebūs. Varbūt labi. Jā. Bet, starp citu, Latvijā var tas ieradīsies cita NBA zvaigzne šajā kvalifikācijas. Siakams trenējas kopā ar Kamerūnas izlasi. Captain Phillips. Okay. Labi, bet apakaļ pie Līgo svētkiem. Jā, Līgo! Tu kaut kā teikt, ka Woman NBA palicis populārāks. Vai tas ir kāds spēle? Bet viņš ir palicis populārāks. Es laikam mēģinu makal Līgo iet jūs pēdējo lietu. Es tajā hype noskatījos to. Es skatījos sieviešu NCAA Final Four, kur tā Ketlīna Klārka. Viņa tāds, ir tāds. Viņa māk mest bumbu? Stefs Karijs viņa ir. Viss Līgo! Tev bija laba ideja. Kas ir sieviešu versija? Dennis Rodman, par ko tu fanot? Kaut kāds milzīgais tanks, kas tur vāc atlākošās? Vēl nav. Vēl ir iespējas. Es domāju, ka Dennis Rodmans pats varētu atgriezties kā sieviete. Nu labi, Alī, tu vari līgot. Līgo! Tev bija laba ideja, ko mēs varētu padarīt tagad? Izdomāt, mēs šodien runājām, kas ir mīļākie vai nemīļākās Jāņu tradīcijas, bet tās visas tradīcijas viņas ir novecojušas. Laiks iet uz priekšu. Tā ir tradīcija definīcija. Jā, bet varbūt mēs varam ieviest jaunas tradīcijas. Varbūt iedvesmoties no šīs dāvanas, kad uzdāvināja. Jau izlasīja. Jāņu naktī, kas nav apseg uz galvu, tikai akmeņiem nomēkā. Tāds jaunais latviešu ticē. Man tā tradīcija, ja kāds pipelē mēģina peldēt pāri visam ezeram, viņu nākamgad vairs neaicina, piemēram. Vai ies Latvpirtī. Jā.
ja viņš nepārpeld pāri, tad viņš nav jāaicina. Bet Jā, pārpeld pāri. Tad viņš ir jāaicina. Nākamgad ir vēl viens aliņš pa vīrusu jāizdzer, un tad jāpeld pāri. Jā, katru gadu pēc iespējas vēl viena aliņa klāt. Jā. Cik tālu tu to var izdarīt? Ja sākumā viss vienkārši pārpeld, tad viens aliņš atkal. Jā. Divi aliņi vēl, un ja līdz kāds last man standing. Jā. Tad viens vinēja Jāņus, un tad samaklēja 6 jaunas nākamās. Un viņam pieder tā vieta, kur tiek svinēta Jāņi, viņš dabūja to īpašumā. Jā. Bet vispār par Jāņiem runājot, ir tā, ka tie īstie Jāņi un īstie salgrieži tomēr ir rīt 21. Es domāju, šodien tiem cilvēkiem, kas klausās, kad epizode iznāca, kad jau pirmie cilvēki dosies pie dabas, bet cik bieži jūs, kad jūs pirmajā kaut ko darat, jo bieži vien iztie tautiskie pasākumi, viņi tieši notiek 21. Jo tas ir tā kā, īstākais datums, jo tā īsākā nakts ir īstie salgrieži. Jā, jo to mums pārlika tā kā vācu kungi mūsu pagānu svētkus teica. Mēs 24. svinam svēto Jāni, tāpēc jūs tur tos savus pagānu svētkus varat svinēt 24. jo tu mums visiem brīvdieni ir. Bet mūsu, tā kā viņi pārlika no 21. uz 24. Jā, es nezinu. Kropļi. Jā. Kā mums būtu arī 21. bet jūs un 24. arī, ja? Nē, tad būtu tikai. Jāņa svētki, un tad būtu salgrieži. Kā tad tā sakrat, ka Līgai un Jānim tieši vārdienas tajā laikā? Tas vārdienas ieliek. Ko? Tas nebija tā, ka mēs piedzimām, jau bija kalendārs pie sienas. Nē, bet tā, ka mēs piedzimām, tad bija. Jā. Ne, tā kā vispār radās cilvēki, viņi tā uztaisa pirmo, atklāja uguni, tad pieliek pie sienas. Baļā, re, kalendārs stāv. Tā, man ir vārdiena. Bet es esmu bijis kaut kādās 21. pasākumos, un man liekas, ir forši, ka viņš sin, bet man ir riebjās. Tie cilvēki, kas ir tā oficiālā brīvdiena, ir iebjās, tie cilvēki ir bijis gan Twitterī, gan šogad noteikti būs Instagram threads. Tie, kas raksta, man tā besīja, kad svin 23. īstie salgrieži aizveries. Tā kā ļaujiet. Tas ir kaut kāds tāds, man liekas, tā kā veģetārieši vai kaut. Twitterī viss ir tik īpaši, tik Es dzirdēju, Kugrāni, ka šogad tavs Jāņos būs Kristen Stewart. Vai tu vari apskatīt, kā noliekt šīs domas? Nē, bet tas ir, kas man to stāstīja. Kaut kā es biju uz vienu filmu, kā Latvijā tās sauc, tās ir, kas ir viss tas filmas, Mistrus Mēdī, tās ir filmu producentu grupas, un vienā no tādām producentu grupām es biju, un tur vienkārši vienam cilvēkam, jo viņš ir saistīts ar kino, viņam kāds bija uzrakstījis, var iemest Kristīnas Stewarts numuru. Tā kā cilvēkam uzreiz likās, jā, vienkārši tā. Jo tas saistīts ar kino, Kristīnas Stewarts, viņi tagad Latvijā, tā ir viņas numurs. Loģiski, jā. Bet varbūt Kristīnas... Fujiks, kurš sēdēja bārā un kaut kas tāds, Kristīnas Stewarts Latvijā, ko viņi dara? Filmē. Es zinu, viens džeks, kas filmē filmas. Viņš gan jau, kas zina viņu. Mēs dabūsim numuru, aiziesim pie viņas. Es domāju, mums jāuzzina Kristīnas Stewarts, ir jāuzprast, ko viņa pie Jāņiem dara. Viņai vajag labās ziņas. Nē, nevajag, lūdzu. Nē, vajag. Tev ir Kristīnas Stewarts numurs? Jā, mēs jau zinām viņai. Nevar atbildēt. Diemžēl. Jūs paši zināt, ka mēs zvanījām. Jā. Kas ir? Es nezinu. Tad jānē. Ja kādā, ka mēs zvanām kādā dāmai. Iedomājies līdzīgi, tā kā vizuāli identiski cilvēki, kā Kristīnas Stewarts vienkārši no Latvijas. Es tagad gribu iedomāties, es galvā iedomājos, cik es kādas pusotru filmas redzēju, es iedomājos visu Twilight sāgu, tikai es nomāju Kristīnu pret Tatjānu. Pilnīgi cita filma, iespējams labāka. Vai nē? Bet, ja dialogu varētu būt, tik... Tu vairs nezini, kurš ir vilkatis, kurš ir dāma. Tev kļuva pa vilkatu. Es neesmu vilkatu, es esmu cilvēks vēl pakt. Es nevaru būt tev kopā vilkaču un vampīru. Es esmu dāma, es neesmu vilkatu. Tu savu spalvaino. Jā. Vēl savu vampīru dandā laukā. Savu nemazgāto čūžu pajām. Jā, bet iedomājies. Nevajag iedomāties visu. Ja ko teikt. Domāju. Ja vampīri dzīvo mūžīgi, viņi nemirstīgi. Un iedomājies, cik smirdīgu kupāt viņi var dabūt, ja viņi nevis vienkārši, mēs varam tur nemazgāt 20-30 gadus maks, bet viņi ir tā kā 300 gadus, tu var aiziet tādā līmenī, kas būtu tā kā, Tu vienkārši, ja tu dzīvo mūžīgi, tu vari ziedot 300 gadus šim eksperimentam. Līgo! Vienkārši bez 208 gadiem tu vēlas to priekšā nosniegt šo smēgu un pasties, kas pūdējusies 2,5 gadsimtu. Dimdari. Te vienkārši kaut kukaiņi, kas nav eksistējuši, pirms tam izauguši, kas nepastāv dabā, nekur tikai zem tās priekšādiņas.
Tajā mitramā netraucēt auguši. Tur būs sava ekosistēma izveidojusies. Es zinu, pēc Jāņiem ļoti gaida, kad būs atkal pilns, kā latviešu slavenības pavadīja Jāņus. Tie būs atkal interesanti raksti. Tā Inters Busls ir pie ugunskura. Negaidīt. Katrīnai saulietai ir vainags. Tie būs ļoti gaidīti. Brāļa leperi, iedzer āliņu. Negaidīt. Rasbainieki, jā. Inters Busls Luhanskā uzstājas. Tā tikai mākslē. Jā, ķibieris. Jā. Bet labi, jauns Jāņa tradīcijas vajag, nevajag laikam. Nē, mēs jau neizdomāsim tagad. Peldam pāri Pālī ezeram, līdz viens nenoslīd. Nē, taisīt ķimeņu majonēzi Jāņos. Tā Pie to. Jā. Tev jau tik tās majonēzi ar sēkliņām. Jāņu bērni sanākuši. Bet es nezinu, ko vēl par Jāņiem var parunāt, jo tomēr es saprotu, ka šo epizodu klausās cilvēki, kas brauc uz Līgo svinībām. Es ceru, ka cilvēki sagaida to brīdi, kad viņi brauks. Es domāju, rīt jau būs, tagad jau būs tieši sākot no piekdienas. Īstie saulgrieži. Visi sāks jau lēnām doties kaut kur. Tagad ir arī 12. klašu izlaiduma laiks. Jā, ir medībās. Es rīt uz Angļu ģimnāziju. Tie puikas tvirtajiem dubšiem. Gan jau ir kaut kāda. Tu pazīsti kādu vai vienkārši? Man ir jāvada viens izlaidums. Viņam ir kaut kāda fujaki no augstskolas un vecāki, kur sadala teritoriju, kuras Rīgas skolu izlaidumiem katrs var. Man ir pamatskolas pieskats pirmais. Uz 9. klases izlaidumu. Nav neatver zonas, bet tu neīsti apsveikt. Imantā tur jau, es varu nesteigties mājās. Tu esi izmests no mājām. Henrijs guļ. Viņš ir pie manas māmas. Tu vadīsi 12. klašu izlaidumu? Jā, tā kā ballītes daļa. Man piedāvāja Rīgas. Tā epizode iznāks rīt. Rīgas nedzirdīgu augstskolu. Rīgas Angļu ģimnāzija. Viņi ir tur, kur es tagad dzīvoju. Man 4 minūšu braucienā ar velosipēdu. Jā, vai nā? Tā nav tā, ka tu jūties, kad tu nodod savu vācu ģimnāziju. Nē. Nē. Angļu, es nevadīšu. Sorry, jums nav vakar vadītājs. Angļu, bet tas vismaz ir. Jā, coming home. Es uzdziedāšu rītdien. Es rīt uzdziedāšu vienas. Homecoming, ja? Homecoming. Kas īstenībā, man liekas, ir vidusskolās, ziniet, kas ir home. No Amerikā ir tā homecoming queen. Jā. Tu būsi kā stand-up komiķis vai kā pasākumu vadītājs? Pasākumu vadītājs. Kas būs motivējušais, ko teiks viņam? Neapstājies. Ej tik uz priekšu. Šī ir jauna lapas puse. Jā, es izmantoju. Kuras aizveras, citas atveras. Jā, viņi gaida, kad es atnākšu kaut ko modernu. To paši. Es sazvanījos ar Vārzas kultūras namu vadītāju. Vārzas. Es vakar, tur, kur uzstājos, tur bija sieviete no Vārzas. Ir Vārzas vai Virzas? Vārzas. Nopietni ir Vārza. Tā izklausījās, ka tā ir pietur vienkārši. Sievietes smūgs vārds Vārza. Bet ir, man liekas, nenormāli daudz, īpaši braucot ar riteni pa tiem maziem miestiem, saprot to, ka ir tie pilsētu nosaukumi, kas ir vienmēr ir Virza, un tur blakus ir Vārza. Nenormāli bieži ir tāds, kas ir vienkārši kaut kādas, protams, nevienu nevar atcerēties, bet, kur tev ir tādi ļoti līdzīgi vārdi, bet, blakus pilsētām nolikt. Tā ir. Jaunpiebalga, vecpiebalga, ne tas savā. Stendi, pastendi. Jaunpiebalga, vecpiebalga, ja viens un tas pats, vai ne? Tur jau nav nekāda strīda, vai ne? Es biju tikai vecpiebalgā, un tur bija diezgan dope. Tur ir dope, jā. Viņi ir apkārt arī, visas reģions apkārt ir tas kalnainais un viss tur. Zinu, ko mēs varam šogad darīt? Rītīgi sadzerties. Tad liekt pie mašīnas stūrēm. Vēlams tie, kam nav tiesības, lai neatņem. Maukt uz vecpiebalgu, jo tur ir lielā ielīgošana vecpiebalgā. Ideāli. Tur ir jābrauc kaut kādu stundu. Mazāk. Es tam citu atteicos no brīnumaina piedāvājuma 24. jūnijā. Man piedāvāja, ir kaut kāda estrāžu izrāde Meklē mani papardēs. 24. jūnijā viņi spēlēja Prēļos. Un man piedāvāja, jo 24. jūnija izrādēks ar TV3 tiešraidē, viņi gribēja masu skatos ētera personības. Un man piedāvāja būt 24. jūnijā masu skatos izrādē Prēļos. Un tu atteicies. Un es atteicos. Ja es domāju, cik daudz piekrīt. Es domāju, ka tur bija pieteikumi jāizskata. Nē, bet jā,
Es Cik atteicu. ilgi tu tā kā Domāji par to? Nonāc pie šī lēmuma. Tev nebija tas, ka pagaidi, Reičel, man šodien vajag vakar vienatnē, man vajag saprast, man ir liels dzīves milzīgs. Es aizbraucu uz Jūrkalni, paņēmu namiņu, staigāju gar jūru un domāju. Izsvēru visus. Izpīpēja 2 paciņas cīgu, un tavs tāfels plusus, mīnus zīmē. Tieši tā arī bija. Beigās bija 7 mīnusi, 6 plusi no... Tomēr nē. Spraigā 7. spēlē. Jā, Bazarbīta arī iemet nebraukt, jā. Bet nē, paldies, ka uzaicinājāt TV3. Tas bija... Viņi varēja vienkārši ierakstīt ātrāk. Tā kā mēs to darām, bet šitas nav Jāņos. Bet starp citu, interesants stāsts. Nu, nē. Ir tāds podkāsts ļoti garš, ir klausies Nacionālā teātra podkāsts. Viņiem bija speciāla epizode saistībā ar skrodardienām Silmačos. Tur Ančevskim, kas ir skrodardienās spēlējis visu. Viņš sāk spēlēt skrodardienas, kad vēl bija tas, kurš tur jāstri dzer, līdz tagad viņš kaut kas tur vecais ir. Viņam prasīja, kas bija tā kā interesantākais moments, kas viņam ir bijis visu skrodardienu spēlēšanā. Viņš teica, ka tur beigās nāk tās jāņotājas saimes uz skatuves, un tur uz pēdējo izrādi visiem ir, visi aktieri paņēmuši savus bērnus. Viņš saka, ka es visus pazīstu, un tad viņš redz tur tādu 18-gadīgu meiteni, viņš nesaprot, kam tā ir. Viņa pēc tam ir arī banketā un vispārējais, un viņa izrādās bija čiks, kas bija sadarējies ar draudzenēm, ka viņi tiks uz skatuves, viņi bija atnākusi uz teātra izrādi ielikus somā vainagu, un tagad tās saimes sāk iet uz skatuves, viņa uzmauca sev vainagu, ieslīdēja, uzkāpa uz skatuves, un pēc tam bija arī Nacionālā teātra afterpartijā. Tas ir diezgan nice. Tas ir jāmāk. Tas ir Remigā Lārda mūs, ne? Jā, kopumā tad tie būtu krūti prikoli mēģināt vispār tikt iekšā kaut kādās vietās, kur tev... Lidmašīnā. Pilota kabīnē. Viens Latvijā ir tik viegli visur tikt iekšā. Piemēram, notiek profesionāls basketbols Olimpiskajā sporta centrā. Un tu vienkārši ej caur to gaiteni, piemēram, VF spēli. Tur neko, tu vienkārši ej caur to gaiteni, tu sākumā apsvērst, prasīšu, kur tu ej. Tu pateiksi, ka es uz peldēšanu, jā. Un tad vienkārši ieslīdēs. Bet tur viņi vēl stāv pie ieejas. Jā, bet... Tagad lifehacki, kur Latvijā no haļauja var tikt? Visur var tikt. Uzvelc atcerojušo vestu un tu tiks iekšā. Jā. Un sliktāk, trepas paņem līdzi, un tad tu ar atcerošo vestu un trepēm tu pozitīvi sātiks iekšā. Pistoli vēl papildus vietā. Pistoli var būt sarežģītāk, jo kāds gribētu viņu atrast. Bet izšaujot, lai zinu, ka ir īsti. Jā, tu nejokojies. Tiešām vēlēs to VF spēli pavelt. Nevis maksāt tos 5 eiro. Yes. Jā, vai arī paprasīt ielūgumu kādam no VF. Vai jebkas. Bet ja mēs atkal par basketbolu ierunājam. No. Kāds tev sajūtas pēc sezonas beigām? Man samatēra basketbola komandas? Nē, Latvijas. Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas. Jā, Rīgas Zeļa tādu sezonu nobeiguši ir... Otrie. Kas bija pirmie? Vai kas bija pirmie? VF Rīga. VF Rīga bija pirmā. Protams, labas. Bija super komanda, cik es tagad tā dzirdu no basketbola operations komandas ir izdevies saglabāt. Ir jau parakstīti 9 līgumi uz nākamo gadu. Ir izdevies saglabāt kodolu un Zeļi. Bet, kas ir interesanti, citas komandas ir palielinājuši budžetu. Piemēram, Arts Ata, kādreizais VF kapteinis, nākamgad spēlēs Latvijā. Latvijā? Valmierā, laikam. Okay. Bet labi, nerunāju par basketbolu. Tas to pēc tam beigsies epizode. Pēc tam parunāsim. Pēc tam par basketbolu arī. Vēl es gribētu ātri izmantot situāciju un pateikt, ka Mikus no Lielvārdes, kuram drīz būs vecpuišu balva, ka viņš ir bombas pēdējais, sveicieni viņam. Ja viņa draugi gribēja, lai mēs viņu nedaudz nodiršam. Varbūt jums ir kāds pāris idejas, cik liels bombas ir Mikus? Ļoti liels bombas. No Lielvārdes ir. Viņš ir ļoti liels. Mikus Valpēters vēl pēc tam florbolists, iedomājies? Ak, Dievs. Lielvārdes florbolists. Kā var tā nepaveikties? Tu esi no Lielvārdes un vēl florbolists. Kas bija Lielvārdē lielāka prezidenta? Rubeni bija kaut kāda kā... Daudz labākas komandas. Lekrings, piemēram, Rubeni labāk. Lielvārde vispār tāda. Sorry, Lielvārde saucās Lielvārde Fat Pipe. Bet tur pārbauda to diņķi, kad iestājies komandā. Lai tu atbilst Fat Pipe. Jā, viņš ir kā biznesa fans un tam līdzīgi. Es domāju, ka kopš šodienas tas nebūs. Ja es dzīvotu Lielvārdē, es ļoti negribētu dzīvot Lielvārdē. Protams. Tāpēc, ka, ja sāktos karš, tur krist pirmās bumbas, jo Lielvārdē ir armijas lidlauks. Jā?
Man liekas, tu Tagad viņi to zina. Jo lielvārdēļ. Paldies tev. Ja mums klausās Vasilijs no Ausņām pieeja. Šoigu. Ja Šoigu. Nē, viņš jau vairs nav. Viņš vairs nav, jā. Pareizi, jā. Kā tagad Šoigu jūtās, ka viņš atpakaļ mājās, ja nav tik daudz Vasarā laiks jau dārgā pusē viss kārtībā. Stāksies ziema, vienkārši nav ko iesākt visu dienu. Tā kā mēs noslēdām, neizsakām milzīgu līdzjūtību tavai sievai, kuri būs jāpacieš tev jobu no pūru no atlikušo. Visticamāk 2 gadus. Viņai kāds 4-5 gadus būs jāiet un jāizliekās, ka viņi jau visticamāk to darīs, ka viņi interesē florbols. Jā. Un, tas ir drausmīgi. Sveiciens tādi no visiem vecpuišiem tev īpaši. Es citu, man viens kolēģis komiķis uzstājās vecpuišu ballē. No. Un viņš stāstīja, ka viņam likās diezgan nožēlojami, kad ir 12 labākie čomi, kuriem vajag vakara vadītāju. Tā kā vecpuišu ballē. Man tāds tā kā, jūs zināt par alkoholu? Nu, es nezinu. Bet īstenībā vecpuišu ballēs vakara vadītājs ir alkohols. Nu jā, tur jau tā lieta. Burtiski vada to vakaru. Tas tā kā, kur visi ir? Piegalda vai tur tā kā ar glāzēm. Kur visi satiekās? Jā, nu tu buhā. Ja tīpaši visi buhā, tev būs kaut 7, kas pieskās kā vadītāji, kas skaļākajām balsīm. Dojam, šito tagad tāds. Jā, tev nav jācīnās. Nu ko? Mēs visi sēžam un klusējam. No, tas ir beidzies. Jā, tas īstenībā notiek nenormāli rēti, ja cilvēki ir iedzēruši, ka visi sēž un nav par ko runāt. Nu, tā kā sēž pie galda. Te bija tīšņīgi, kā pēc tam izrādījās. Jā, tiem jau ir par ko parunāt. 0-1, 0-1, 0-0. Pāris varbūt gadījumi, kad tu skaidrāk, kad tu vienkārši draugiem sēdēs, es nezinu, ko, viss tā klusē. Ja Pāli ir, man liekas, tā kā vienkārši pat visklusākie cilvēki netiek pie vārda. Šis izklausījās pēc kādas Ais Andrēja. Nē, pēc Goran Goras dziesma. Pat visklusākie cilvēki netiek pie vārda. Soundpoets, lūdzu, ņemiet. Nu ko, ar to arī mēs domājam, pamazām varam biet uz beigām. Jā. Jo man jāsteidzās līdz mašīnas. Varbūt kāds, tev pirmkārt ir jāsteidzās sabuhāties nereāli. Arī, jā, es nedaudz jāsabuhāju. Varbūt visi varat pateikt Latvijas valstī novēlējumu Jāņos, jā. Nebraukt pie stūras Pālī. Mums CSDD nemaksā par šo, bet nebrauciet tāpat Pālī. CSDD lūdzu maksāt nākamgad mums par šo. CSDD tagad šogad maksā apveceļam, cik es sapratu. Jā. Tas kā, lai Pāli brauc pa apveceļam? Jā. Tad novēlam, normāli palīgot, līgojiet. Es ieteiktu dzert 1 dienu un 2 dienu atpūsties. Nedzerat tos stipros? Es domāju. Jā, Dāvim sadāks siesniņas sāpēs, ja jūs tos stipros dzersiet. Nepeldieties, varbūt lūdzu, un novēlu visiem 2 dienu uz darbu aiziet normāli. Jā. Jo tu iepeldē, tad tā, lai citi nepamanā, lai viņam nav baila par tevi. Aiziet kaut ka viss guļ. Lai viņi uzzina tikai faktu. Jā. Nepārdedziet pirmajās dienās, jo tagad sākot ar piekdienu un sestdienu, svētdienu var būt grūti sagaidīt. Tad, lai svētdienu paliek kaut kāds spēks, pietaupiet spēks, tas līdzīgi kā maratonā jāskrien ir lēnāk nekā tev. Mēs jau zinām. Lēnāk nekā tev liekas, cik tu gribi skriet, jo beigās pie tā 35 km tu jūtīsi to, ko tas ātrāk skrējus. Un tāpat tās to 1 aliņu, 2 aliņas, ko tu šodien pat daudz izdzers. Un rīt, un to tu jutīsi 23. vakarā. Un vēl nepiemirstiet Jānim Silnikam. Es tieši gribēju teikt, aizrakstīt mīļus vārdus, sveicienus vārdu dienā un kādu jauku pantiņu. Varbūt kādu no dzirdētājiem, varbūt paši izdomāt. Bet, starp citu, mums jānosaka ir pantiņu uzvarētājs. Jā, tas gan mums jānonāk. Dodam tam par Gailes kundze. Gailes kundze un Dāmu Vairim, ne? Par līviem? Man līvi un Gailes kundze patīk. Tad izdomā. Kugrām tu mums esi viesis, tu pieņem lēmumu? Vairis bija par Dāvi majonēzi. Labi, kurš nebija par Dāvi majonēzi? Tad bija par Gailes kundzi un par influencerus un līvi. Es teikšu tā. Galveno balvu mēs dodam par Gailes kundzi, jo Gailes kundze ir tomēr negaidīts twists. Jā, negaidīts twists. Viņa ir man kolēģe, stand-up komiķe. Un lai ir par to, kā sauc uzvarētājs, nezinu. Emīls, apsveicam tevi. Un, ja varētu, tad mazo balviņu es gribētu iedot par līviem un influenceriem. Jā, tādu. Davai. Tāda 2 balviņas mums ir. Autori rakstiet mums Instagramā, jo abi 2 autori, man liekas, ir arī jau šo iesūtījuši Instagramā. Reku, jā. Tā kā jūs zināt, kur mūs atrast, rakstiet. Mēs gan jau, ka jums varbūt mēģināsim rakstīt, ja mēs atradīsim, un tad jau. Tad, lai jums jauka līgošana, droša līgošana, lai jums garšīgs Mežpils alus tek visu līgo nakti.
Un dimdaru, damdaru, ozoliņa. Jā, lai upe nes ozoliņu, nevis jūs pašus kaut kur noslīkuši no projām. Tas Pēc 6 dienām. jā, lai arī tie cilvēki, kas ir ūdens līdē, vai viņiem nav pēc svētkiem, vai jāskrien 24. uzreiz jau no rīta kaut ko meklēt. Ļausim arī šiem cilvēkiem atpūsties. Ja slīgs, tad 24. vakarā. Jā, ok. Ja jūs baigi gribas noslēgt, tā kā nenormāli nevar, tad mēs sagaidām 24. lai Nirei var atpūsties. Jā. Labi, paldies. Pagaidi, stop. Tagad mēs varam sākt lēnām beigt, jo mums vajag noskanēt beigu mūzikai. Šī tā ir kaut kā. Man gribās runāt par šīs mūzikas. Ko tad? War is not over. Mums arī tas vēl. Nospied. Un fanojumi bijis par Anglijas futbola izlasi, jo karogā ir tās pašas krāsas, kas Latvijai, tikai citādāk. Nav arī tās pašas. Tikai citas krāsas. Cits krāsa, cita forma, bet... Cita valsts, bet Jude Bellingham. Mums vajag aizmaukt uz Angliju un apmīst viņiem pieminekļus. Būtībā Angļu faniem. Bet Anglijā vienkārši bļaujam. Bye. Jā, labi, tevai. Pagaidi, vēl tikai atgādināsim to. Jānis Sildniks. Mums vēl pasākums. Augustā pasākums. Pagaidi, es varu ar vienu lietu pateikt. Nē, mums īstenībā vispār tāds house cleaning jāuztais un jāizstāsta. Tie, kas ir tikuši līdz galām beigās, tas ir viss svarīgāk jums. Mums ir jāapstāsta par 3 lieliem notikumiem, kas šovasar būs. 4. 3 ar biznesa saistītas un 4. būs Kukrēnam. Vienkārši, lai jūs zinat, tad jūs esat tikuši. Jūs neesat tie, kas jūs centāties sagaidīt līdz beigām, tāpēc jums svarīgi zināt. Mārtiņa Lauska. Pirmkārt, mūs varēs dzirdēt festivālā Lampa. Jā? Vai mēs saliksiet normālā laikā, lai es arī tiek lūdzu? Visticamāk, ka nē, jo programma jau ir nopublicēta. Es tur būšu, ja kāds. Tad tu būsi. Es manā vietā biju. Tad mēs būsim iespējams trietā, un katrā gadījumā mēs ar Liepiņu būsim, Bāliņš kaut kādā brīdī. Man jāvada ir fakamnēs tajā brīdī. Es zinu, jā. Mēs mēģināsim varbūt kaut ko bišķiņu pabīdīt, vai kaut ko tas ir 5. datumā? Jā. Piekdienā, jā. Man tur ir jāvada atklāšana. Jā, tā kā tur mēs pārunāsim biznesa stilā aktuālākos Lampas tematus, un mēs būsim paši jau pa dienu saklausījušies visu, un mēs varēsim tā kā komentēt, kā tur ir. Tas būs tāds bullshit filtrs. Tad mūs varēs dzirdēt 15. augustā Zefīrā kopā ar podkāstu Vai viegli būtu Neitinājumi. Lielais podkāstu pasākums. Mums ir uztaisīts scenārijs skelets šobrīd, un tur daudz lietas iekrāsojās tā, ka es nevaru noliegt vai apstiprināt, bet ir iespējams, ka kāds cilvēks uz skatuves vems. Varbūt tas būšu es ļoti ceru, ka nē, bet es nevaru... Es varu, tas īstenībā cilvēks sāks pārdot uz biļetes par šī, bet katrā gadījumā... Es nezinu, vai cilvēki grib, tur kāds vems skrienam skatīt. Grib. Maksājam naudu. Paskaties tos pantiņus, ko tev sūtīs skatītāji, grib. Būs lietas, kas... Ēdīs dāvi majonēzi un vēl. Un tad arī mums būs šovasar lives Kuldīgā. Pēc 25. Kur... 23. 23. Mēs vēl pagaidām neesam izziņojuši biļetes, bet drīzumā būsiet, iekrājiet naudiņu, iekrājiet ceļojumu uz Kuldīgu un neilgi pēc mūsu lielā pasākuma Zefīrā. Jā. Nē, tā kaut kāda diena, kad mēs tikām to atsūtīt, to datumu. Es jau vairs neteiktu. Okay. Es arī varu kaut ko pateikt. Tā kā labi, tad par Kuldīgu dosim ziņu, bet katrā gadījumā mēs būsim šos ar Kuldīgu. Dunā, jā. Dunā mums būs laiviņš un pie mājās, zinu, kā būs, jāsveicinās. Mums daudz cilvēku prasa, ka tad beidzot Kuldīgā būs un būs. Jā, es arī varu pateikt vienu savu lietu. Tā kā, ja jums patīk paklausīties, kā es runāju, tad mana izrāde jau nedēļu, iepriekšējā izrāda turpinājums jau nedēļu dzīvojās GO3 platformā. Tā kā varat noklausīties izrāda turpinājums GO3, ielieciet 5 zvaigznes, lai tā izrāda tur ilgāk kaut kur pa augšņu dzīvojās. Man liekas, tev tādā ziņā par to izrādi tā noveicās, ka tu filmēji divus ierakstus vienā dienā, jo mēs bijām tajā dienā, kad tika filmēts, un bijām uz pirmo daļu. Kur pālī sēdēja cilvēki pirmajā rindā bija Fujeka, kas bija... Tā nopietni. Un galvenais abi izrāda
5 vai 7 vai kas tāds. 6, kas ir vēl tā kā agrā izrāda, pēc tam ir vēl 9 izrāda. Uz to es saprotu, ka atnāk cilvēku pālī. Bet izrāda uz 6, kur atnāk, viņi ir pilnīgā pālī, apsēžās pirmajā rindā. Un, tā kā pirmās 10 minūtes man bija tāds, ka es 3. rindā sēdēju, man gribējās aiziet viņiem, pateikt, vienkārši, jūs idioti, esat, jūs varat vienkārši, katru kugrēnu teikumu viņi komentēja un mēģināja. Bet viņi aizvēra. Es viņus apklusināju, pasakot, ka interesanti, ka es izbraukāju visu Latviju, bet lielākos pāķus satiku Rīgas izrādē. Bet kas bija, starp citu, tas īstenībā ļoti smieklīgi beidzās, jo mans tēvs ar māmu atnāca otro reizi izrādi. Viņi bija pirmizrādi un to. Un bija man basketbola čomi. Un viņi zina, kurš ir mans sēns, zina, basketbola čomi. Viņi tur bija ap 2 metri, tādi kuilīgi. Un bija tā, ka mans tēvs gribēja pēc izrādes viņiem, pateikt, bija jūs lohe. Un tā mans tēvs to viņiem pateica tajā lobbyjā. Un viņi gribēja kaut ko dirst pretī manam tētim. Un visi man basketbola čomi neko nesarunājot, vienkārši tā saliekot rokas nostājās aiz mana tēvu. Un viņi tā, jā, mēs bijām lohe. Es gāju projām, jā. Jā, tā kā labi, paldies visiem, kas klausījās, lai jums lustīga līgošana. Nāciet uz mūsu pasākumiem, skaties Go 3. Go 3. Es noskatījos, man vispār patika. Es uzliku uz 5 minūtēm, tad es izslēdzu, jo es jau biju redzējis. Bet es gribēju redzēt, kāds vizuāli izskatās gala materiālā. Jēnu, tur bija tā viena kamera, viņam pie dirs pielikt. Jā, tā izvēlēties dirs kamera. Viņi gan tikai 52. minūtē no pie 6 ieslēdzās, bet ir jāstāsta viss obligāti. Jā, davai, labi, čau.